Sveiki, mīļie! Šoreiz es gribu turpināt tēmu, ko jau es iesāku jau iepriekšējos video par vīriešu un sieviešu psiholoģijas atšķirībām. Un iepriekšējos video jau es stāstīju, kādas ir vīriešu psiholoģijas atšķirības un kādas ir sieviešu. Un šajā reizītē es gribu pastāstīt to, kas ir jāiemācās sievietēm attiecībā uz vīriešiem. Jāiemācās, jāsaprot, lai tādā veidā mēs varam veidot savus attiecības labākas, harmoniskākas, veselīgākas, lai no šīm atšķirībām, nezinot par tām, nerodās konflikti, domstarpības un visādi veidi pārpratumi un tā tālāk. Mums sievietēm ļoti patīk, tā ir mūsu daba, mēs tādas esam, ja? Mums ļoti patīk otram dot kādu padomu, ar kaut ko pamācīt, palīdzēt. Mēs visu laiku tiecamies otram kaut kādā veidā palīdzēt, atbalstīt, kaut ko ieteikt, un tādā veidā mēs arī izturamies pret vīriešiem. Starp mums sievietēm tas ir normāli, ja, jo mēs tādas esam, un mūsu starpā nerodās nekādi ne pārpratumi, ne domstarpības, nekas, ja. Bet vīrieši šajā ziņā ir ļoti atšķirīgi, viņi ir, varētu teikt, pretēji. Viņi tādas lietas pieņem tikai tādā gadījumā, tad, kad viņi paši to ir lūguši, kad viņiem pašiem ir vajadzīga palīdzība, kāds padoms, atbalsts, jā. Tikai tādos gadījumos viņi spēj pieņemt to, ko patiesībā mēs visu laiku viņiem cenšamies dot un ar ko mēs viņiem visu laiku uzbāžamies. Un šajā ziņā, ja sievietes nezina, kāda ir vīrieša daba, vīrieša būtība, ja, vīrieša atšķirība no sievietes, viņa var ļoti viegli un neapzināti un negribētu viņu sāpināt un apvainot vīrieti, kur patiesībā mīl. Ja, viņa to nenojauš, ka viņa nodara tāda veida pārestību, ļaunumu, ar to, ka viņa ļoti vēlas palīdzēt, kaut kā pamācīt, dot padomu. Mēs jau esam tāds, ka mēs tā kā savus mīļos, jā, savus vīriešus arī gribam apčubināt kā bērnus. Visu laiku par viņiem rūpējoties, jā, palīdzot, atbalstot un pamācot, īpaši pamācot arī, jā. Bet tādā veidā, diemžēl, mēs vīrietim varam nodarīt ļoti pāri. Jo tad, kad vīrietim tiek piedāvāt palīdzību vai viņš tiek pamācīts tad, kad viņš to nav lūdzis, viņš to var uzskatīt pat kā aizvainojumu. Ja? Viņš to uztver, ja, ka tas ir tā kā apliecinājums, ka viņš ir vājš, ka viņš pats nespēja kaut ko, kad viņš pats kaut ko nezin, kad viņš pats kaut ko nemāk, ja, jo vīrietim ļoti patīk tikt ar visu galā pašam, lai arī kādas tās ir problēmas, nebūšanas, ja, lai arī kādas situācijas, ja, viņš vispirms centīsies tikt ar visu galā pats, nelūdzot nevienam padomu, ar nevienu īpaši nedaloties, ja. Tikai tādā gadījumā, tad, kad viņš pats nespēs ar kaut ko tikt galā, ja, kad, redz, netiek, tikai tad viņš sāks par to runāt ar kādu, tikai tad viņš sāks lūgt kādam padomu, palīdzību, atbalstu. Tikai tādos gadījumos, visos citos gadījumos viņš grib tikt galā ar visu pats, jo tādā veidā viņš apliecina sev savu spēku, savu varēšanu. Viņam ļoti svarīgi ir sasniegt panākumus pašam ar saviem spēkiem, sasniegt savus mērķus pats, bez neviena cita palīdzības. Ja? Bet te mēs visu laiku pliemies viņiem virsū, ja? Un tādā veidā mēs, un tad, kad mēs to darām regulāri, ja?
viņi tā kā no mums pat attālinās, viņi sāk mūs neklausīties, mūsos neklausīties, mūs nedzirdēt, jā, pilnīgi tā kā viņa ausīm aiziet ciet tādas kā klapes, varētu teikt, jā. Tas viņus patiesībā no mums attālina. Jā, jo mēs visu laiku tādā veidā apliecinām, jā, tu esi vājš, tu nespēji viens pats, jā, tev vajadzīga ir palīdzība. Tu neesi pietiekoši spēcīgs, pietiekoši zinošs, pietiekoši protošs. Jā, mēs ar to, ka pliemies viņiem virsū, jā, ar palīdzēšanu, ar atbalstīšanu, mācīšanu, jā, mēs it kā neapzināti visu laiku viņam to atgādinām un apliecinām. Un tas viņiem, diemžēl, nepatīk. Jā, un tas viņus no mums attālina. Un vīrieši paši nekad nepiedāvā savu palīdzību nelūgti. Ja kāds viņiem to nav lūdzis, ja kāds to nav prasījis, viņi paši savu palīdzību nepiedāvā. Un tādā veidā viņi arī sagaida līdzīgi tādu pašu veidu izturēšanos attieksmi no mums, ja, ka viņš pieņems mūsu palīdzību, mūsu atbalstu, mūsu padomus, mūsu pamācīšanu tikai tad, ja viņš to lūgs. Ja nē, ja mēs to darām nelūdzot, ja, tad tas viņus var diezgan spēcīgi aizvainot. Tad, kad vīrieši kontaktējas savā starpā, ja, tādā veidā viņi savstarpēji parāda cieņu, uzskatot, ka otrs vienmēr var atrisināt savu problēmu pats, izņemot gadījumus, ja palīdzība tiek lūgta. Ja, tāda ir tāda vīrieša savstarpējā saskarsme starp vīrieti un vīrieti, ja, kad viņi tā kā ciena, ja, viens otru, un viņi nejaucas vienu otru darīšanās ar padomu došanu, ar palīdzēšanu, ar pamācīšanu, ja. Viņi ciena otru vīrieti, ja, un uzskata, ka viņš tiks galā pats, bet tikai tādā gadījumā, ja vīrietis lūdz palīdzību, ja, tad arī viņi palīdz, dod padomu, pamāca, bet tikai tādos gadījumos. Un tajos brīžos, tad, kad viņam tā palīdzība ir vajadzīga, ja, viņi tajos brīžos ir tādi īpaši jūtīgi, īpaši viegli ievainojami. Jo tad, kad viņi lūdz savu pēc palīdzības, ja, viņiem nākās tā kā atzīt otram, ja, kad viņš kaut kādā ziņā ir vājš, nav spējīgs atrisināt kaut kādu problēmu, kaut kādu situāciju, ka viņam ir vajadzīga palīdzība, ja, un arī šajos gadījumos mums ir jābūt diezgan uzmanīgām, izturēties atbilstoši tādās situācijās. Kad sieviete nelūgta piedāvā palīdzību vai mēģina palīdzēt vīrietim, viņai nav ne jausmas, ka vīrietis to var uztvert kā kritiku vai noniecinājumu. Un, lai gan sieviete rīkojas mīlestības vārdā, viņas ieteikumi apvaino un sāpina vīrieti. Vīrietī tas var izraisīt rasu reakciju un it sevišķi, ja viņš ir daudz kritizēts bērnībā vai pieredzējis, kā tēvu kritizē māte. Tātad šāda veida vīrieši ir vēl jo jūtīgāki un vēl jo vieglāk aizvainojami tajos brīžos, kad mēs nelūgtas dodam viņam kādu padomu, cenšamies viņu pamācīt, cenšamies viņam palīdzēt, jo viņš ar visām problēmām, ar nebūšanām, ar visu grib tikt galā pats. Tādā veidā viņš apliecina savu vīrišķību, jā, savu prasmi, viņš apliecina pats sevi, varētu teikt. Un tas viņam ir ļoti, ļoti svarīgi. Daudziem vīriešiem ir ļoti svarīgi pierādīt, ka viņi var sasniegt mērķi, pat ja tas ir tik niecīgs
kaut kāda maza situācija, nokļūšana kaut kādā vietā. Un tas ir paradoxāli, ja, ka viņi var jūtīgāk uztvert kritiku nevis lielās lietās, ja, kaut kādās svarīgākās, nopietnākās problēmās, bet tieši mazās. Ja, pa kaut kādiem sīkumiem, pa kaut kādiem nieciņiem, pa kaut kādām mazām nebūtiskām situācijām, ja, tās viņi var uztvert vēl pat asāk varbūt nekā kādas lielas problēmas. Un nelūgta palīdzība, ja viņi to uztver tādā veidā, ja viņa man neusticas pat tādā sīkumā, kā viņa man var uzticēties lielākās lietās. Jo vīrieši lepojas ar to, ka viņi kaut kādā jomā ir eksperti, ka viņi ir prasmīgi, viņi māk tikt ar kaut ko galā, viņi zina, jā, tas viņiem ir ļoti, ļoti svarīgi. Sevišķi tādās jomās kā mehānisku priekšmetu salabošana, jā, nokļūšana kaut kādā vietā vai problēmas atrisināšana. Tieši tajās reizēs vīrietim visvairāk vajag, lai sieviete mīlēdama viņu pieņemtu tādu, kāds viņš ir. Nevis dotu padomu vai kritizētu. Mēs arī ļoti daudz vīrieti kritizējam. Ja? To tu dari ne tā, to tu ne tā. Ļoti daudz un taisni ar šito pamācīšanu, ar palīdzības sniegšanu, cenšoties sniegt palīdzību, kad viņš to nav lūdzis. Ar viņa kritizēšanu, ja, patiesībā mēs nodarām ļoti daudz viņam pāri. Un tas nav labi, mīļās. Mums ir jāiemācās atturēties no padomu došanas, atturēties no palīdzības došanas, no pamācīšanas, no kritizēšanas, ja, kad viņš to mums nav lūdzis. Tikai tādā gadījumā, kad viņš mums lūdz pēc kāda padoma, pēc palīdzības, tikai tad mēs to varam darīt. Tā kā ņemsim vērā, mīļās, un uzlabosim mūsu attiecības ar vīriešiem, radīsim tās harmoniskākas, veselīgākas un veiksmīgākas.